Mēģināšu pastāstīt par koncertu, kas notiks 6. septembrī Dzintaru koncertzālē, kurš ir veltīts it kā sezonas noslēgšanai. Un koncertā kopā ar mani piedalīsies mūsu slavenā dziedātāja Sonora Vaicē. Arī būs Liepājas simfoniskais orķestris un pie pults diriģents Imants Resnis, kas attiecas, protams, uz to slaveno Hermeņa āriju no pirmā cēliena, ka Prasti небесное создание, tad tur ir caur raudam viņš atvainojas Līzai par to, ka viņš nevar sevi savaldīt un viņš atzinās viņai mīlestībā. Un kas attiecās uz Puccini duetu no Manon Lescaut, varu pateikt, ka tas ir ļoti saspringts duets starp Manonu un Degrije, tāpēc, ka viņš atnāca pateikt viņai visu, ko viņš par viņu domā, kā par negodīgu sievieti, un tomēr beigās mūs gaidīs skaists fināls ar atkal mīlestību, un viņš piedod viņai visu, tāpēc, ka viņa atzinās viņam arī mīlestībā. Toties tā sieviete vienalga nav labojama, viņai vairāk patīk tie dārgakmeņi. Mūzika, ko var stāstīt par mūziku? Tas nav, viņa ir skaista, vienkārši skaista. Es uzskatu, ka Manon Lescaut ir viskaistāka Puccini opera. Kas attiecās uz Mascagni, tas arī ir vērists. Pieder pie tās pašu pučinistu grupas, un sicīliešu stāsts par cilvēku attiecībām, par krāpšanu, par mīlestību un par sodu, kurš sagaida cilvēku par to. Tas ir arī, kāda ir mūzika? Mūzika atkal būs ilustratīva par to, ka cilvēks saprot, ka viņš pēdējo reizi runā ar savu māti, un viņš zina, ka viņš ies bojā tūlīt pat pēc pāris minūtēm. Tāda mūzika. Es aicinu cilvēkus atnākt uz Dzintaru koncertzāli. Cerēsim, ka laiks 6. septembrī vēl būs diezgan silts. Un novēlu jums patīkamu klausīšanos.